Vēl maz mirklītī pagaidām, bet visā kopumā tūlītās arī sāksim, baigi ilgi negaidīsim. Cienīšu jūsu laiku un arī savējo. Tā kā tūlīt arī ķeramies klāt. Čau, Egīte, Marika. Čau, Marika! Prieks tevi redzēt. Vispār ļoti daudz cilvēku atpazinu. Tā kā ļoti, ļoti forši. Tiešām daudzi, kas varbūt bijuši vai ir makeoverā arī. Tā kā ļoti forši. Es tieši tāpēc Ir ko īstenībā arī pieteicos. Man liekas, nē, nu, tu man tā esi palīdzējusi, ka man jābūt šeit un jābūt auditorijā, lai tu jūti to foršo enerģiju, ko tev dod tie cilvēki. Es ceru, ka tu jutīsi. Vajag forši. rītīgi forši, superīgi. Man tiešām prieks. Tā, nu labi, Klau. Nu es ceru, ka vispirmām pievienosies tie, kas grib pievienoties un ķersimies jau tad arī klāt. Es varu mani redzēt, jā? Tā kā, ok. Jo man tagad rādās Marika, bet jūs mani redzat, jā? Ok, forši. Labi, nu ko pirms mēs ķeramies klāt, un es nošēroju arī savu prezentāciju. Es iedošu uzreiz tādu mazo atrunu, jā? Tā kā šī nebūs tāda, nu, tipiskā, varbūt tāda ļoti praktiska meistarklase par nu, kaut kādiem investīciju atdevju grafikiem, slaidiem ar brokeriem vai investīciju veidiem, jā? Šis tātad, kur jūs esat ieradušies, ir burtiski iedvesmas stāsts, jo es nepārdodu nekādus investēšanas kursus, un tiešām šī te prezentācija vairāk, es to gatavoju. Pagājušajā nedēļā es piedalījos SEB bankas pop-up investoru dienā. Viņi bija uztaisījuši tādu foršu pasākumu, kurš bija adresēts tieši sievietēm. Un es atvainojos, pat neizlaboju nosaukumu prezentācijā. Tur būs par investori, bet, protams, ka šī prezentācija būs aktuāla gan vīriešiem, gan sievietēm. Absolūti, tur nav nekāds specifiskas dzimuma lietas adresētas, jā, tā kā derēs visiem. Un jā, tā kā es gatavojos tajā prezentācijā, un tagad nebija pirmā reize, kad es vispār uzstājos ar tādu savu stāstu, bet patiesībā es katru reizi, nu, es netaisu tādu kopiju pēc savām prezentācijām, šādām uzstāšanām, un patīk to sagatavot no jauna, ar tādām jaunām sajūtām, un šajā reizē kaut kā man pašai sanāca tik ļoti izgaršot garšīgi to savu stāstu, ka man, nu, es ārkārtīgi labi tajā sajūtos, un es noķēru to sajūtu, cik tas viss ir bijis īstenībā, nu, tāds soli pa solim, ārkārtīgi loģiskas detaļas, kas man to stāstu ir izveidojuši. Jo tad, kad tu jau esi ilgāk kaut kādā, nu, jūs paši droši vien arī zinat, kaut vai, piemēram, darbos, ja, tad, kad jūs jau esat kaut kādā lomā ilgāku laiku, nu, tad mums jau sāk likties, ka tas ir pašsaprotami šīs lietas zināt. Un vienu brīdi es arī biju noķērusi šo sajūtu. Tad, kad tu esi investors 7 gadus, tad, nu, tad liekas, nu, ka tā ir tā jaunā identitāte. Ja? Un ka tas kaut kā nu, tā vienkārši ir noticis, bet realitātē tā kā komplektējot šo stāstu, es sapratu, ka tur ir tādas vairākas secīgas lietas. Jā, un tāpēc es nolēmu arī ar jums tajā padalīties šodien. Un es arī nošērošu savu prezentāciju. Tūlītās. Jā, tā kā piedodiet, ka es neizlaboju tur to investori, bet nu, tur stāsts ir, jā, nepiedzimt par investoru, bet par investoru kļūt. Un, starp citu, par bildi man SEB bankas valdes loceklis Kārlis Denēvičs prasīja, vai tā esmu es. Tad es visiem pasaku, jā, tā esmu es. Jo kāpēc vispār to bildes ielikt? Tāpēc, ka es... Sākumā šīs prezentācijas nosaukums bija darīt citādāk. Pirms es nonācu pie šī nosaukuma, tas bija par darīt citādāk, un arī tas nosaukums patiesībā man ļoti patīk, jo nu, arī tās kaut kādā ziņā absolūti ir tas, ko nozīmē, manuprāt, priekš manīm investēt. Kaut vai jā, mēs to mēģinam padarīt par normu, un tā arī par to mēģinam runāt, bet nu, īstenībā. Jā, tā kā priekš manis tas tik un tā vēl aizvien ir darīt citādāk, un tāpēc arī tas ir
Šādās stultās tikšu galā ar tehnisko vēl mazam ievadiņam. Ja nu ir kāds, kurš mani nepazīst šeit arī nonācis, tad es tātad esmu Egija Veisa, un es jau 6 gadus palīdzu cilvēkiem sakārtot viņu finanses. Un, nu, kā to varētu sasaistīt ar investīcijām, nu, tad es redzu sevi kā to starta punktu cilvēkiem, lai viņi līdz tai investēšanai vispār varētu nonākt. Ja? Tā kā saprotot tās savas finanses, ieviešot struktūrētu sistēmu, saprotot savus mērķus, nu, un tad tas nākošais solīts, manuprāt, ir investēšana. Ja? Bet tā kā līdz tam ir arī jātiek, un tas nemaz nav arī tik pašsaprotami, kā mēs to gribētu bieži vien padarīt. Un, jā, papildus tam es esmu arī finanšu vadītāja vairākos uzņēmumos, tā kā arī tas lauciņš man ir pazīstams. Bet palielam es baigi daudz neko te par sevi nestāstīšu, jo visa šī prezentācija jau arī būs kaut kādā ziņā par to vadu stāstu, ja? Un šeit gribu jums parādīt nu, tādu ieskatu tajā, kas tad jūs šeit šodien esat sapulcējušies, jā, jo, lai pieteiktos uz šo webināru, jums tātad bija jāatbild uz 2 jautājumiem, un, nu, lai jums pašiem arī ir ieskats, kas tad vēl šeit par cilvēkiem ir, tad, nu, kur bija jautājums par to, kurā posmā tad jūs esat savā investora ceļā, un, nu, kā jūs varat redzēt, īstenībā lielākā daļa no jums, tas 52%, neinvestē vēl pagaidām, bet to grib. Nu, tā kā ir tur tā interese, ja? Un, nu, kur, jā. Otra daļa ir tie, kas investē, kāds vairāk, kāds mazāk. Bet nu, es tiešām ticu, ka īstenībā šī mana šodienas prezentācija būs absolūti relevanta un derīga un interesanta visiem no jums, gan tiem, kas jā, jau investē, gan tie, kas tikai grib. Tā, es to uzmetīšu atcerī vēl komentāriem. Labrīt visiem, forši, ka jūs te pievienojaties un esat šajā stāstā kopā ar mani. Un tad ir otrs jautājums. Un otrs jautājums, ko es arī jums uzdevu, bija par to, kā tad jūs kopumā vispār jūtaties par savām personīgajām finansēm, jo tas man vienkārši ir ļoti interesanti. Un, jā, un rekur, kā jūs varat redzēt, nu, tas lielākais daudzums no jums ir tādā, nu, kaut kur tur vidū, jā, starp 5 un 7, bišķīgi tur arī kaut kādi 8 parādās. Ko tas man parāda? To, ka nu, lielākā daļa no jums nav tur tādā pilnīgā stresā par savām finansēm, bet nu, arī es nevarētu teikt, ka tādā pilnīgā mierā. Ja? Daudzi no jums ir kaut kur tur pa vidu. Un tas man parāda, ka iespējams, ka jums ir vēlme, zināšanas, bet nu, kaut kas tur pietrūkst, un varbūt tā ir struktūra, varbūt tā ir pārliecība, vai arī vienkārši tā kā, it kā jūs jūtaties pietiekami labi, lai neko nemainītu, bet iekšēji tur ir kaut kāds tas nemieris, ja? Kaut kas tur dīda. Un tāpēc šodien, ko tad mēs darīsim, mēs parunāsim par to, kā tad no šī vidēji labi arī jūs varētu tikt uz to sajūtu, nu, ka jūs arī varat būt gatavi vairāk spērt to pirmo soli. Un, nu tā, ķeramies klāt, kur atkal bilde ar manīm tikai nu, kādus pāris 10 gadus atpakaļ. Un tas, ar ko es gribu iesākt, ir, es gribu jums īstenībā uzdot jautājumu, arī izmantot lūdzu čata lauciņu, lai iemestu savas atbildes. Un mans jautājums ir sekojošs. Kā tad ir ar jums, vai jūs varat tagad atsaukt sevi atpakaļ savā bērnībā, jā? Iedomājieties arī šādu mazu cilvēciņu, un vai jums izdodas atsaukt to, vai jūs kādreiz noķērāt to sajūtu, vai izbraucāt cauri Jūrmalai vai Baltazaram, vai saskatījāties tur amerikāņu filmas un nodomājat, bāc, es arī gribētu būt bagāts, kad es izaugšu liels bagāts vai bagāta. Ja jūs šitam piekrītat un jūs bijāt tajās sajūtās, ieliekat plusiņus čatā, nu, ja jūs nekad nenodomājāt, ka tā būtu forši būt bagātām, tad liekat mīnusiņus. Plus. Jo, nu, kur ir viens mīnusiņš arī. Okay. Nu, es šeit arī totāli varu piemest savu plusiņu. Es kaut ko tur uzzīmēju. Es arī pilnīgi noteikti tajā sajūtā esmu bijusi un noteikti pievienojos tiem, kas tur saliek tos plusiņus. Tā. Skatīšos. Kur vēl kāds mīnusiņš? Okay. Labi.
Tā, nu labi. Un kopumā, ziniet, kā ir, rekur mēs lielākā daļa no jums, kas arī atbildēja, tā tad rekur mums ir bijis tāpat tā doma par, o, būtu forši rekur tur tā, nu, kļūt bagātam. Un kas tad ir tas, ar ko mēs, nu, tipiski asociējam to tikšanu pie bagātības? Nu, klasiski tas varētu būt rekur dabūšu labu izglītību, dabūšu labu stabilu darbu, kāpšu pa karjeras kāpnēm, kāds varbūt tur izdomāja, ok, rekurs varētu aizsīt savu biznesu. Kāda plānos varbūt bija tikt pie liela, vai cerībās bija tikt pie liela mantojuma, vai iepracēties bagātā ģimenē un tā tālāk. Jā, ļoti dažādi iespējams tie scenāriji varētu būt. Bet diezgan ironiski, ka, nu, viens no tiem variantiem, kuru nu, visbiežāk mēs šajā sarakstā bērnībā nu, neredzējām, vai vienkārši par tādu nezinājām, tā bija investēšana. Bet patiesībā tas šobrīd ir nu, tieši tas variants, kuru arī es savā bērnībā neuzskatīju ja, par reālu. Bet izrādās, ka tas ir nu, tāds visgudrākais un priekš manis arī visloģiskākais variants, ja, kā pie tās bagātības tikt. Jā, šeit neuztveriet bagātību kā kaut kādu konkrētu ciparu. Tā bagātība mums katram nozīmē kaut ko citu. Bet jā, un tā nu izrādās, ka tieši šis ir bijis tas aspekts, kas mani pie tā potenciāli var novest. Un līdz ar to es jau sevi 7 gadus varu saukt par investori. Bet, ziniet, tad, kad es nu, apskatos uz tādu savu ceļu atpakaļ, tad nu, es pilnīgi noteikti patiesībā saprotu to, ka arī man nebija nekādas tur īpašas priekšrocības vai perfekti apstākļi, nu, tad, lai es vispār sāktu un kļūtu par investori. Jo, nu, pirmkārt, es nāku arī no ļoti vienkāršas ģimenes. Manā ģimenē, nu, neviens nerunāja par investēšanu, tāpat kā, man liekas, 99% nu, no mums tipiski ļoti reti es dzirdu cilvēkus un satieku, kam tiešām tur ģimenē būtu runāts par investēšanu. Un arī es neesmu izņēmums, ja? Kā jau 90. gadu bērns. Tālāk, nu, vēl viens tāds aspekts, kas man liekas arī, nu, priekš manīm nav bijis baigi tāds labvēlīgs, ir tas, ka tas būs tāds pārsteidzošs iespējams, bet tas, ka esmu auns. Un, ko tas man nozīmē? Tas nozīmē to, ka esmu diezgan stūrgalvīga un man nepatīk eksperimentēt. Un, ko tas nozīmē attiecībā uz to investēšanu? Kāpēc es īstenībā to tiešām redzu kā tādu nopietnu iemeslu? Tāpēc, ka nu, man nekad nav bijusi tāda vilkme, vot paskat, paņemt 10 eiro, viņus ielikt tur, vot ielikt zeltā, ielikt tur tādā akcijā, un tagad skatīties, vot, kas tur notiks, kā tur būs, kurš būs labāks. Nekad man vispār nav šādas vilkmes un tādas super tāda, nu, ziņkāra bijusi, un es kā tur būs, jā, tā kā man šis nav vispār raksturīgi. Nākošais punkts, nu, kas arī, man liekas, nav nekāda tur specifiska priekšrocība un perfektie apstākļi, ir tas, ka, nu, pirms rekordiem 7, 10 gadiem, kad es pie tās investēšanas nonācu, nu, nebija tā, ka man bija kaut kādi uzkrājumi kontā, ja? Par ko man tur vajadzētu uztraukties. Nezinu, vai tur inflācija neapēdīs to naudu, ko tur labāk ar viņu darīt. Jā, man šādas situācijas ekskluzīvas nemaz nebija, tāpēc arī šāds jautājums man neradās. Un tas bija arī laiks, kad nu, diezgan veiksmīgi dzīvoju no algas līdz algai. Nu, veiksmīgi, ja. Dzīvoju no algas līdz algai, un arī tur nu, nebija tā, ka katru mēnesi tur paliek 100 eiro, un tu tur sāc uzdot jautājumus, kā vislabāk tur tos 100 eiro izmantot. Jā, nebija man tādas situācijas. Bet jums jāsaprot, ka uzreiz viena būtiska piezīme, ka mans šis ceļš nu, uz to investoru ir veidojies pirms 7 gadiem. Ja? Un iespējams, jums varētu likties, ka 7 gadi jau nu, nav nemaz tik ilgi, bet patiesībā, ja mēs skatāmies uz šo personīgo finanšu un investīciju nu, pasauli un zināšanām, tad īstenībā tie ir ļoti, ļoti daudz gadi. Tāpēc, ka pirms 7 gadiem, ticiet man, vispār praktiski neviens nerunāja ne par finanšu pratību, ne drošības spilveniem, ne par investēšanu, jā, tad informācija bija ļoti, ļoti nu, tāda, nu, nebija šausmīgi pieejama. Pilnīgi noteikti manā burbulī neviens par to arī absolūti nerunāja, un tāpēc, jā, tā kā šobrīd, ja cilvēkiem paliek tur kaut kāda nauda pāri, jau tā kā ir šī doma par to investēšanu, jā, bet manā laikā pilnīgi noteikti tā nebija.
Un ceturtais, ko es vēl gribēju pie tiem apstākļiem pieminēt, ir, ka, hei, skolā taču to nemācīja, ja? Un šis ir viens no tādiem populārākiem argumentiem, ko cilvēki mēdz izmantot, tā kā, nu, kāpēc es tur neesmu investors, skolā taču to nemācīja, ja? Un, nu, un redzēt, arī man tātad ir šie te, nu, tādi apstākļi, kas, nu, varēja būt absolūti labvēlīgi tam, lai es nekļūtu par to investoru. Un es ticu, ka arī jūs katrs, nu, tā kā mums katram ir šāds te argumentu groziņš. Bet nu, šodienas stāsts būs par to, kā tad veidojās tas mans ceļš, kā man izdevās pārvarēt šīs atrunas un kas tad ir tie elementi, kas man tā kā tādi puzles gabaliņi patiesībā saslēdzās, lai es par to investoru kļūtu. Nu tā kā sanāca garš ievads, bet ķeramies klāt. Un tā arī ir pirmais elements. Jā? Tagad mēs iziesim cauri tiem 7 elementiem, ko tad es esmu jums arī sasolījusi. Un pirmais elements re, kurā attēlāti ir cilvēciņi, un tiešām tā kā pirmais elements ir bijis vide un cilvēki mums apkārt. Ko es ar to domāju? Tad, manuprāt, šis aspekts ir ārkārtīgi būtisks un priekš manis patiešām pats pirmais. Pat, nu, tā kā šeit chronoloģiski sanāk tas pareizi. Tāpēc, ka redziet, es tiešām ticu tam, ka mēs katrs dzīvojam nu, tādā savā kupolā, savā aplī. Mums ir kaut kāda nu, tā cilvēku grupa, kas mums ir nu, apkārt un kas veido tās sarunas, kas mums ir apkārt. Un tāpēc bieži vien nu, ir kaut kādas tēmas vai informācija, nu, kura vienkārši pie mums nevar atnākt. Ja? Tā kā mēs nezinām to, ko mēs nezinām. Tā kā mēs, nu, varbūt tās tiešām tā info līdz mums netiek. Un tā tas notika arī ar mani. Patiešām es visu laiku biju vidē, kur par to nerunā, bet nu, šeit man kaut kādā ziņā paveicās, ka tas pirmais cilvēks, kurš sāka iemeta to āķīti par investēšanu, bija man vistuvākais cilvēks, un tas bija mans vīrs. Bet, ziniet, tas arī nebija tāpēc, ka viņš tur, nezinu, būtu finansists, ekonomists, vai viņš strādātu bankā, vai strādātu ar investīcijām, vai viņš jau būtu bijis 5 gadus investors, vai viņa ģimene būtu tur 20 gadus investori. Vispār nē, ja, neviens no šiem te, bet vairāk tas bija tā, ka arī viņš bija bijis kaut kādā vidē, kur viņam šis āķītis bija iemests, ja. Arī viņš bija vidē, kur kāds par šo investēšanu kaut ko sāka runāt. Viņš atnāca mājās, viņš man iemeta to āķīti. Klau, tur tā investēšana, jā. Un šādā te veidā, jā, tā kā no cilvēka uz cilvēku, mēs sākām vienkārši tā kā šī tēma sāka pie mums atnākt. Un beigās, jā, tad mēs arī kopīgi sākām to domu tā kā attīstīt un apspēlēt, jā. Tā kā jā, tāpēc es ticu, ka šis ir būtisks aspekts, bet nu, tajā pašā laikā atkal jāsaka, ja šeit atkal būtiski tie 7 gadi, ka tas ir atpakaļ. Ja, šobrīd ir jau visādi pasākumi par investēšanu. Kur es šodien par to pastāstu. Instagramā mēs varam visu kaut ko par investēšanu dzirdēt. Ja. Tā kā šajā ziņā šis elements, manuprāt, jums šobrīd ir nu, tāds daudz vienkāršāks un pieejamāks nekā tas bija man tos 7 gadus atpakaļ. Tad nākošais elements, ejam pie nākošā elementa, un tas priekš manis pilnīgi noteikti bija grāmatas. Un grāmatas šeit es esmu ielikusi vienu grāmatu, Dave Ramsey, The Total Money Makeover, un šo grāmatu šeit neieliku, tāpēc, ka tā būtu mana mīļākā personīgo finanšu grāmata, galīgi nē, bet vairāk tāpēc, ka tā vienkārši tiešām bija pati pirmā grāmata, ko es izlasīju, un kas vispār tā kā atvēra man jaunu pasauli. Ja? Es reāli nonācu vispār uz citas planētas. Atkal, ja? Tas bija 7 gadus atpakaļ. Nebija visādi tur, es pat nezinu, vai Spotify bija, bet nebija visādi dažādi tur podkāsti, dažādi tur Instagram ieraksti par investēšanu. Ja? Tā kā nebija. Un vismaz atkal ne manā burbulī. Ja? Un tāpēc grāmatas bija tas viens no galvenajiem nu, tādiem resursiem, ko es izmantoju. Šī bija pirmā grāmata. Pēc tam es ļoti īsā laikā nu, izlasīju
ārkārtīgi daudz grāmatas. Nu, te jau visas pieejamās grāmatas, kas bija par personīgo finanšu tēmu. Jā, un šī grāmata pat nav tik ļoti par investēšanu kā tādu, bet nu, tas, kas ir jāsaprot, ka investēšana nesākas vienkārši no gaisa. Tā ir daļa no vispār kopīgajām personīgajām finansēm un finanšu pratības, manuprāt. Jā, un tāpēc man pirmais elements vispār bija sāk domāt par naudu citādāk. Jā, ka, hei, īstenībā rekur ir iespējams, tā es apskatīšos. Tad kaut kāda plusiņa. Nu, ka tā pazaudēju savu domu, skatoties čatā. Jā, tā kā kāpēc šī grāmata man bija tāds būtisks elements? Tāpēc, ka jā, viņi man parādīja vispār, kas ir personīgās finanses, un ka personīgās finanses ir kaut kas vairāk par nopelnīt, iztērēt un varbūt sakrāt labākajā gadījumā. Jā? Tā kā mans priekšstats par personīgajām finansēm bija ļoti, ļoti limitēts. Un šī grāmata man parādīja to, ka īstenībā nauda ir absolūti strateģisks resurs, un ka tur ir stratēģijas, ka tur ir metodes, ka tur ir mērķu tehnikas. Un ļoti, ļoti daudz, jā, un tas man pilnīgi ierāva tajā visā iekšā. Tāda ir vēl viena grāmata, bet neuztraucieties, visi elementi nebūs grāmatas. Tiešām man ir ārkārtīgi svarīgi pieminēt arī šo grāmatu. Šī ir otra grāmata, Scott Rickens Playing with Fire. Fire šeit ir akronīms vārdu salikumiem Financial Independence, Retire Early. Un šī grāmata, kāpēc es to pieminu, nu tad šī atkal vairāk ir jau saistībā ar investēšanu. Un atkal ne ar investīciju tehnikām, metodēm, instrumentiem un tā tālāk. Jā, tā vispār nav tāda tehniskā grāmata, bet atkal tā man vispār parādīja, ko tā investēšana vispār var iedot? Kas ir tas, kas vispār ir iespējams ar naudu? Ja? Jo tā priekš manis bija viena no svarīgākajām niansēm patiesībā, ko noķert. Vispār, kāpēc investēt, ja var neinvestēt? Un šī grāmata man arī iedeva tās atbildes, jo te gan jāsaka, ka tur tādi diezgan tādi ekstrēmi piemēri arī ir aprakstīti tādā ziņā, ka šī grāmata ir par to, kā tad cilvēki ir gatavi ļoti, ļoti agresīvi krāt un investēt savu naudu. Tā, kad 70% piemēram no saviem ienākumiem krāt un dzīvot no 30%, lai ar mērķi, lai varētu pensionēties kāds pa 35, 40, 45, 50 gados. Ja? Un jūsu pirmā doma 100% ir par to, ka, ja jau pelnu tur 20,000 mēnesī, tad jau tas ir vienkārši, bet realitātē īstenībā šī grāmata vispār nav tikai vienīgi par šādiem gadījumiem. Absolūti nē, šī grāmata vairāk parāda to, ka īstenībā tas ir iespējams vairāk vai mazāk ikvienam. Jautājums ir, vai vienkārši mēs esam gatavi pieņemt tādus radikālus lēmumus bieži vien, ja? Un tas arī ir par to darīt citādāk. Ja, jo, protams, ka tas nenotiek pats no sevis, un tas prasa kaut kādus lēmumus. Jo arī šeit, protams, ka, lai izdzīvot no 30%, tas nav tā, ka mēs iedomājamies, ka mēs turpinam dzīvot tā, kā mēs dzīvojam, bet bieži vien tas ir tiešām ļoti daudz kā upurēšana. Un es vispār nesaku to, ka katram šis tagad ir jādara. Vispār stāsts šeit nav par to. Es nedomāju, ka tas dara lielākai daļai cilvēku, bet priekš manis, jā, tā kā vispār noķer to mindsetu par to, ka investēšana var kaut ko tādu ļaut mums sasniegt, man bija pilnīgs kosmos. Ja? Tāpēc, kas ir tas, ko mēs redzam? Mēs izējām ārā, mēs redzam, ka cilvēki strādā līdz 70, 80 plus gadiem, un tā ir mūsu norma. Un mēs atkal nezinām to, ko mēs nezinām. Un tad šis man ļāva iepazīt vispār pavisam citu pasauli kaut kādā ziņā atkal. Jā, tā kā tas bija nākošais elements. Tā tālāk, vēl ceturtais elements ir šāds te grafiks, jeb, pareizāk sakot, kalkulators, un tas ir salikto procentu kalkulators. Un, ziniet, tā kā man ir augstākā finanšu izglītība, es esmu pabeigusi matemātiķu klasi vidusskolā, bet realitātē, tā kā par saliktajiem procentiem mana izpratne atkal bija, tāda, ka jā, es varbūt mācēju to izrēķināt skolā uz tāfeles, un augstskolā es mācēju tā kā saprast tos saliktos
procentus, nu, tādā kontekstā pret, piemēram, kredītiem. Tas ir tas, kur to tipiski izmantoja, bet tā kā saprast to ar savu naudu, saprast, ko varētu nozīmēt tas, ja es tiešām konsekventi atliktu 20, 50, 100, 500, 1000, nu, tā vienalga kādu summu, bet konsekventi katru mēnesi ilgu laika periodu, jo tas ir tas, par ko ir saliktie procenti. Ja? Man atkal bija tā kā ļoti, ļoti nu, tāds būtisks pagrieziens manā ceļā uz tām investoru kurpēm. Tāpēc, ka tiešām es iesaku katram ieiet šajā kalkulatorā, ļoti vienkārši iegūglēt compound interest calculator un uztveriet to kā tādu smilškasti. Jā, paņemiet to kā smilškasti. Klau, rekord, davai ielikšu 100 eiro mēnesī, davai ielikšu 20 eiro. Kāda starpība? Un apskatos, ko tas dos 10 gados, ko tas dos 20 gados, ko tas dos 40 gados. Jā, tad sāk šādi spēlēties, lai saprastu vispār to naudas potenciālu. Jā, un tas. Nu, tas arī ir ļoti, ļoti iespaidīgi. Tīpaši, nu, tas nav kaut kas, ko mēs vispār varam galvā aprēķināt, bieži vien pat nevaram saprast. Jā? Un kā jau es saku, pat man kā cilvēkam no finanšu, nu, tā kā ciparu pasaules, tas bija, nu, tik un tā ļoti, ļoti iespaidīgi to visu redzēt un to sākt pamazām saprast. Jā? Kad īstenībā nav tā, ka man tagad ir jāinvestē tur 1000 mēnesī, nu, tad, lai es tur nonāktu līdz kaut kādai labklājībai, hei, nē, izrādās, ka ja man ir laiks, ja man ir nu, laika komponente tādā ziņā, ka es varu to darīt ilgtermiņā, un ja spēju pieturēties pie konsekvences, tas ir nu, tas, kur tas maģiks notiek, jo nu, nevelti kur arī Alberts Einsteins tos saliktos procentus ir nosaucis par 8. pasaules brīnumu, un nu, kaut kam tur ir jābūt, ja? Un jo ātrāk mēs šo te ideju sapratīsim, jo nu, labāk mēs varēsim to izmantot. Tad nākošais elements, tā tādi divi apvienoti īstenībā, un tas jautājumu zīmītēm, ar tām jautājumu zīmītēm esmu domājusi jautājumu uzdošanu. Jā, arī īstenībā tas ir gan būtisks elements bijis, tad sākt uzdot sev jautājumus, uzdot jautājumus partnerim, un nu, mūsu laikā arī iegūglētos jautājumus. Jā, tad vēl loģiski nebija ChatGPT, vismaz ne tā, kā mēs to tagad saprotam, varbūt arī vispār nebija. Un līdz ar to tas bija tāds arī ārkārtīgi svarīga sādaļa, jo viens ir, kur mēs tad salasījāmies, visu kaut ko cilvēki dara, sākām saprast, kā tas strādā. Tagad mums vajadzēja tā kā sākt to replicēt pret sevi, jā? Ko tas vispār nozīmē? Kā tas būtu? Un ko mēs darītu, ja kur mums tā būtu? Un kā varētu izskatīties tā mūsu nākotne? Kā mēs to varētu realizēt, jā? Un ļoti, ļoti daudz šādu jautājumu. Un atkal, ja, kā jūs pamanījāt, tie nav jautājumi par tehniskām sadaļām, kur mēs investēsim. Kāds būs komisijas? Nu, tipiski cilvēki, kas sāk par investēšanu domā, tā ir, kāds brokeri izvēlēties. Ja? Kamēr mēs līdz tam tikām, redzat, tur vēl diezgan tāds gaismas gads ir realitātē. Tas, ar ko mēs sākām, ir vispār dabūt šo ideju. Un, jā, tas bija par jautājumu uzdošanu. Nākošais, tas, ko es esmu domājis ar tām rociņām, tur tā diezgan neveiksmīgi ir nu, tādu aizspriedumu laušana. Jo, nu, kā jau es teicu, tad nu, man nebija vispār apkārt neviens cilvēks, kurš investētu, vismaz ne tādā izpratnē, kā es uz to skatījos. Kādam varbūt bija kaut kāds tur nekustamais īpašums, no kā viņš tur dabūja īres naudu, bet tas nebija tas, ko es biju sapratusi ar investēšanu, vai tas ceļš, nu, uz kuru mēs sākām iet. Un līdz ar to man bija nenormāli daudz šie stereotipi par to, ka, hei, tas tur ir bagātajiem, tas droši vien ir sarežģīti, tas droši vien aizņem daudz laika. Nu, visus jūs varat nosaukt, man visi tie bija. Tāpat arī. Nu jā, pamatā par to, ka kāpēc tas vispār ir vajadzīgs. Man taču ir, kur tos 100 eiro es taču varu tāpat iztērēt, un es gribu galu galā šito un šito. Jā, man tas viss bija, es visam tam izgāju cauri. Un kas tad palīdzēja ar šiem te aizspriedumiem tikt galā? Īstenībā tas bija kombinācija. Tā bija kombinācija no visa šī te, ko es stāstu. Jā, tā kā pamazām soli pa solim es meklēju atbildes, tā kā visur man likās pretī kaut kādi fakti, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, un pamazām man šīs pārliecības sāka salauzt.
Jo nu, arī jums, ja jums liekas, ka investēšana aizņem šausmīgi daudz laika, nu, ziniet, aiziet, paprasiet 5 cilvēkiem jums apkārt vai 10 cilvēkiem apkārt, kurus jūs zinat, ka investē, nu, cik laika viņiem tas patiesībā aizņem. Es varu jums padalīties, man investīciju stratēģija aizņem 1 minūti mēnesī, ja ne vairāk. Līdz ar to, tā kā, hei, varbūt tā nav patiesība, nu, tas, kas ir jūsu galvā, šis pieņēmums, ja, un šādi te arī es pamazām, nu, tā kā sāku salauzt šīs pārliecības. Nākošais elements ir šis gan tāds nu, jau nedaudz matemātiskāks un tehniskāks kaut kādā ziņā tajā ceļā, bet arī ārkārtīgi svarīgs. Ir īpaši priekš manīm, nu, kā tāda ciparu un struktūras cilvēka, tie bija Exceli un dažādi kalkulatori. Ja? Jo tagad nu, ir forši saiedvesmoties, bet nu, vajadzēja tur arī sākt konkrēti to saprast. Ja? Jo tas bija laiks, līdz kuram mums vispār vēl nebija nu, nekāda finanšu pārvaldīšana sistēma. Mums tā kā baigi nezinājām, cik mēs nopelnām, cik mēs tērējām. Tas jā, bija arī nu, tāds sākums vispār mūsu personīgo finanšu pasaulē kā tādai, ne tikai investēšanai, jo tas īstenībā notika vairāk vai mazāk vienlaicīgi. Un tāpēc, jā, tie bija dažādas modelēšanas, dažādus scenārijus mēs modelējām un darījām to ļoti, ļoti konkrēti. Jā, nevis, kā būtu, jā. Tā kā to jau mēs izdarījām pie tām jautājumu zīmītēm. Tālāk mums tagad vajadzēja ļoti, ļoti konkrēti saprast, kā, cik mēs varam īstenībā investēt. Ko tas nozīmē, ja mēs investētu 2 reizes vairāk, no kā mums būtu jāatsakās, un vai mēs esam to gatavi darīt, kā būtu palielināt vēl bišķi to. Un tāpat arī tas, ko mēs caur šādu modelēšanu ļoti daudz, kam mēs pievērsām uzmanību, bija arī nu, tāda balansa meklēšana, jo tas mums arī bija ārkārtīgi svarīgi, nu, ka mēs tomēr varam piepildīt tās savas svarīgākās vērtības arī šobrīd, bet nu, tā kā iet arī uz to mērķi. Jā, tāpēc tas arī ir pilnīgākais Exceļa darbiņš palīdzēt saprast šīs lietas. Tālāk, nākošais elements, kur mēs tur nākotnē, ja, tajā bildītē, un tas ir mērķis. Tas ir ļoti, ļoti konkrēts, specifisks, apetalīgs mērķis. Un, nu, tā kā ejot cauri arī visiem šiem elementiem, mēs jau pašā pirms mēs vēl veicām pirmo investīciju, mums bija skaidrs mūsu mērķis, ka mēs gribam sasniegt savu finansiālo neatkarību 55 gadu vecumā, kas priekš mums nozīmē to, ka mūsu pasīvie ienākumi varētu nodrošināt mūsu dzīvesveidu, sākot no tā vecuma. Ja? Un viss tā kā tas bija nu, tiešām pirmā investīcija, beidzot mums jau bija šis mērķis. Un ja godīgi, nu, tad tas arī ir tas, kas lielā mērā ir ļāvis mums noturēt visu to nu, interesi par šo visu. Un tas, ka tur ir konkrēta izpratne, ok, ja es investēšu kur x cipar, ko tas man īstenībā iedos, nu, un jums nav jāiet uz tādu mērķi, kāds ir manējais, vispār nē, bet kaut vai, ja jūs investējat, nu, jebkādu naudas summu, tas, ka jūs sapratīsiet, ok, kur tātad, ja mana pensija būtu x cipars, tad, ja es investēšu šitā te, tad mana pensija palielināsies par kur x eiro. Un ticiet man, šo es daru arī sesijās ar cilvēkiem, un arī tas ir ļoti, ļoti tā kā, wow, forši, tas ir reāli 2 reizes lielāka pensija patiesībā. Tas ir krūti, es to gribu. Un ja mēs šo te saprotam, tad mums daudz vieglāk nu, arī nu, tā kā neapčakarēt to mērķi un neapčakarēt sevi visā tajā procesā, manuprāt. Nu tā, šie ir tie 7 elementi, ar kuriem es gribēju ar jums padalīties. Un ziniet, kā ir, man gribējās nu, tā bišķiņ klišejiski šajā brīdī pateikt, ka, nu, ka tas jau nenotika vienā dienā. Bet, ja godīgi, tas notika šausmīgi strauji. Visi šie elementi, viņi notika viens pēc otra un ļoti īsā laika periodā, tāpēc, ka šis process mani ievilka. Un atkal ne tādā ziņā, ka mani ievilka tas, kad es ieinvestēju 100 eiro un es tagad katru dienu skatos, ko tie 100 eiro tur dara, bet vairāk tā kā mani ievilka visa tā ideja, tā doma par to pats, cik forši tas ir iespējams. Un mēs to darām, un mēs
mēs uz to ejam, un tas bija, jā, tāpēc es katram novēlu atrast šo, nu, tā kā to milzīgo vilkmi, nu, un es ceru, ka jums šie te elementi arī kaut kādā ziņā palīdzēs. Noslēgumā es mēģināju, nu, tā kā, lai visu to kopsummētu, es mēģināju nonākt pie tādas formulas, ko, manuprāt, nozīmē veiksmīgs investors. Jā, šis ir absolūti mans izgudrojums, un es ticu tam, ka veiksmīgs investors izveidojas no šīm 3 komponentēm. Mums ir domāšana, mums ir disciplīna un mums ir zināšanas. Izstāstīšu īsumā par katru no tiem. Domāšana tātad man nozīmē to, ka tas būs tas, kas mums pateiks, kāpēc un uz kurieni mēs vispār ar to visu ejam. Kāpēc tas vispār man ir svarīgi, ko es ar to gribu sasniegt? Tad dabūt vispār to noticēt tai idejai, tai ideoloģijai un dabūt to garšīgo mērķi. Un šis priekš manīm, kā jau jūs redzējāt, pa lielam izveidojās no visiem tiem 7 elementiem kopā. Ja, tas ir tas, kas izveidoja to manu domāšanu, jeb mindsetu, kā populāri teikt. Nākošais elements ir disciplīna, un, ja godīgi, man sevišķi patīk tas vārds disciplīna, es biežāk izmantoju vārdu konsekvence, un arī šeit es tā kā labāk izmantošu to konsekvenci, un konsekvence ir tā, kas nodrošina, ka mēs turpinam iet. Ja? Jo es zinu neskaitām daudz cilvēkus, kas tā grib, bet viņi nedara. Viņi sāk, bet viņi pamet to darīt. Un, tur, protams, ir vesels apstākļu kopums, kas ir tam pamatā, bet viena no svarīgākajām lietām veiksmīga investora ceļā, manuprāt, ir, un tas ir īstenībā arī statistiski pierādīts, ir spēja vienkārši darīt konsekventas darbības un investēt, piemēram, katru mēnesi. Jā, nevis tur raustīties, jo tagad es tur ieinvestēšu, tad es tur pakrāšu, beigās, kamēr es tur pakrāju, es jau visu iztērēju, jo tad bija Ziemassvētki un tad bija vīram dzimšanas diena, un tad tur mašīna bija jāremontē. Ja? Vienmēr tā būs. Tā ir dzīve, tās ir šīs neregulārās lietas, kur, ja jums nav sistēma, ja jums nav plāns, to konsekvenci ir ļoti, ļoti grūti noturēt. Tāpēc, jā, tas ir arī elements, pie kura vajag piedomāt, lai mēs kļūtu par to veiksmīgo investoru. Un trešais elements, ko es gribu pieminēt, ir zināšanas. Un zināšanas, manuprāt, ir vajadzīgs tāpēc, pirmkārt, tas palīdz mums izvēlēties, pa kuru ceļu mums iet. Bet īstenībā, piemēram, arī ja mums ir bailes, ja jūs tā kā baida investēšana, tad kas ir atbilde? Atbilde ir zināšanas. Tā kā meklēt faktus, jā, ja jums atkal ir tie aizspriedumi, atrodiet konkrētus faktus vai atbildes, kas var tā kā atspēkot jums to. Tāpat tās zināšanas ir tās, kas iedod arī pārliecību. Ja? Ja jūs nav īsti pārliecība par to visu, tad kas iedod pārliecību? Tās ir zināšanas. Ja? Un tāpēc šo elementu arī nevajag novērtēt par zemu, bet tajā pašā laikā ļoti interesanti SEB bankā. Viņi teica, ka viņi ir veikuši tieši aptauju. Tā aptauja gan bija tieši par sievietēm, bet es domāju, ka viņi ir gana līdzīgi arī vīriešiem. Bet viņi teica, ka tas, ko viņi noskaidroja tajā aptaujā, bija, ka 70% sievietes neinvestē tāpēc, ka viņām šķiet, ka viņām pietrūkst zināšanas. Un, ja godīgi, tad man jāsaka tā, ka es domāju, ka tas ir elements no visiem šiem 3, kas ir iegūstams mūsdienās visvieglāk. Jā, tas ir visvieglākais elements no visiem šiem 3. Tāpēc, ka zināšanas, izai kursus, izlasi grāmatas, un tur būs skaidrs soli pa solim, vai aizai pie konsultanta, tev iedos soli pa solim, kas tev ir jādara, un tu atrasini šo elementu. Jā, bet tajā pašā laikā tā domāšana un tā disciplīna, manuprāt, ir bišķīt jau izaicinošākas sadaļas, lai mēs dabūtu ilgtermiņā to vilkmi un izpratni. Jā, tas, ja jūs ieciklēties uz to, ka jums pietrūks zināšanas, tad padomājiet, jā, vai tas fokus arī priekš jums ir tādā pareizais arī, un vai tā tiešām ir tāda galvenais iemesls, kāpēc jūs neredzat vēl sevi tajās investoru kurpēs.
Nu tā kā noslēgumā es tiešām ticu tam, ka tie, kas šeit atnāca šodien uz šo webināru, jums ir droši vien tāds dzirksts par to, ka vai kaut kam tur ir jābūt tajā investēšanā, jā, un, ja kāds no jums šodien aizies no šīs te mini stāsta ar vienu domu vairāk, ar vienu jautājumu, ko sev uzdot, tad es ceru, ka arī tās būs tāds solīts tuvāk tam jūsu investora ceļam, jo es atgādinu, ka neviens nav piedzimis par investoru, bet ik viens var par tādu kļūt. Jā. Tā. Es apskatīšos, redzēju kaut kādus jautājumus arī. Es varētu kaut ko ātri pastīties, vai es varu arī atbildēt. Tā, Aija prasa, kāda ir tava stratēģija, cik procents no ienākumiem mēģina katru mēnesi iekrāt investīcijām? Kas ir tas, ko tu dari 1 minūti mēnesī, lai investētu? Kāda ir mana stratēģija pa lielam? 95%. Nē, laikam vairāk. 96% no mūsu portfeļa tie ir ETF. Tā kā pārējais ir izmantot maksimumu 3. pensiju līmenī. Tātad ļoti vienkārši. Un cik procentus mēs pieturamies pie tā? Mūsu mērķis ir, ka mēs investējam 30% no mūsu ienākumiem, bet tas nenozīmē, ka visiem tā ir jādara. Tiešām mūsu mērķis ir ļoti, ļoti ambiciozs, un tas no mums paprasa diezgan daudz. Kas ir tas, ko es daru 1 minūti mēnesī, lai investētu? Super jautājumā. Pa lielam pārskaitu naudu uz savu brokeru. Tieši, un tas ir tāds vidējais, jo tāds galvenais, kad mēs to pārskatām, tas ir vienreiz gadā. Starp citu, man arī uzdeva jautājumu, tad, kad es biju Sebā ar to stāstu par to, cik bieži es paskatos uz tiem rezultātiem, tām savām investīcijām. Es diezgan visus pārsteidzu par to, kad es apskatos vienreiz gadā. Es tiešām tā kā esmu tik ļoti šo visu. Tā kā esmu dabūjis to pārliecību par to, ka pirmkārt, hei, mēs darām to ilgtermiņā. Es tā kā ļoti esmu izpratusi, tad dabūšu to zināšanas komponentu par to, ka, lai kas arī tur notiktu, tas ir normāli, ka kaut kādā brīdī mans investīcijas nokritīsies, bet tas nenozīmē, ka mēs tagad ņemsim to visu ārā. Jā? Tas ir tā kā daļa no procesa un daļa no tā, ko nozīmē investēt un kas ir tā kā normāli ekonomikas cikli. Jā? Un tāpēc es neredzu vispār nekādu jēgu tam regulāri sekot līdzi, un tāpēc arī mēs to nedarām. Tad apstīšos, kas tur vēl bija. Vai es sniedzu konsultāciju privāti, lai sāktu investēt? Par investēšanu es nekonsultēju. Kā jau es teicu arī sākumā, mans mērķis ir vispār sakārtot cilvēku finanses, lai viņi līdz investēšanai tiktu. Un kas arī uzreiz gribu vienu tādu atrunu iedot, ka mūsdienās es jūtu, ka daudziem ir bišķīt tāds, kā lai pasaka, tāds nepatiesas priekšstats par to, ko nozīmē investēt. Ja? Tā kā investēt obligāti nenozīmē pirkt zeltu, pirkt ETF-us un pirkt kripto. Ja? Neviens nav teicis, ka ja tu neinvestē kripto vai tu nepērc ETF-us, ka tu neesi investors. Ja? Un to ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, ka bieži vien lielai daļai cilvēku šīs lietas nav vajadzīgas. Viņu investīciju stratēģijā vai tajā, cik daudz viņi var atlikt, iespējams, 90% cilvēku pietiek vispār varbūt ar 3. pensiju līmeni. Ja? Tur jāskatās, protams, individuāli, arī ne visiem tas der, bet bieži vien tas tā ir. Ja? Un šeit atkal, tāpēc es ticu, ja, kad svarīgāk ir vispār dabūt to izpratni par to, kāpēc man to vajag, dabūt to konsekvenci, un tad jau, jā, jā, nekonsultēšu tur par brokeriem vai tam līdzīgi. Tas nav mans, tas, ar ko es nodarbojos. Tāpēc, ka, arī kur brokeri, kur ir jautājums par to, kā atrast īsto brokeri, vienkārši meklēt viņu. Vienkārši meklēt. Tad arī atkal ļoti konkrēti uzdot jautājumus, kas ir tas, kas jums ir aktuāli, un salīdzināt. Tur ir vienkārši vairāki faktori, kuri jāpaņem vērā, un viens no tiem ir, cik jums tas ir saprotams un kādas ir komisijas, cik tas ir jums pieejams.
Es šajā arī neesmu eksperts, tāpēc, kad savu brokeru mēs izvēlējāmies pirms 7 gadiem, un tā kā es tajā nekonsultēju, tad ikdienā nevācu informāciju. Jo kādreiz, tad, kad es rekursāku investēt, bija, nezinu, ļoti daži brokeri pieejami. Tagad gandrīz, man liekas, katru mēnesi atverās kaut kāds jauns brokeris. Nu gandrīz vai, ja. Tāpēc es neesmu up to date tādos jaunākajos brokeru aktualitātēs, un tur jāpameklē informācija kaut kur citur. Jā, tā kā mēs savēju atradām pirms 7 gadiem, es gan zinu, ka viņš vēl aizvien ir vadošais, bet jā, varbūt tur ir kaut kas, kas atbilst jums daudz vairāk. Nu, tā kā noslēdzām ar jautājumiem arī. Uh, Nu, viss. Tā kā paldies visiem, kas šodien pieslēdzās. Es ceru, ka šis jums bija noderīgi, un ka būs kāds no tiem elementiem, ko jūs šeit varējāt paņemt. Jā? Un tiešām mans aicinājums ir tik daudz neiespringt uz to, ka, hei, rekur, mans mērķis ir šāds, vai rekur, jūsu draugam mērķis ir tāds, un kad šie elementi kaut kādā ziņā jums varētu nederēt. Nu, godīgi sakot, es tiešām ticu, ka jebkurš iziet vairāk vai mazāk šiem pašiem elementiem cauri, kuriem izgāju es, ka jūs 100% būsiet dažus soļus tuvāk tai investēšanai, nekā jūs esat šobrīd. Nu tā kā finišējam, un lai jums visiem izdodas, un tad jau tiekamies citreiz. Nē, kur vēl mazā Marikas pauze. Tie, kas nav pie maniem bijuši, es superīgi palīdzu salikt finanses pa plauktiņiem, lai atbrīvotu resursu investēšanai. Superīgi, paldies, Marika. Tā kā ceru, ka vēl visi paspējuši to ieraudzīt. Labi, viss, čau, tā.